Šajā video redzēsiet, kā izveidot detaļu pasūtījumu. Sākam ar jauna groza izveidi. Atrodam add artiklu. Mājas mēbeles. Klasiks skapis. Un spiežam uz taisnstūra detaļas atrodamās atslēdziņas ikonas. Ievadam nepieciešamos detaļas izmērus un skaitu. Ja detaļai nepieciešami kādi urbumi vai frēzējumi, atzīmējam CNC. Nākošajā sadaļā izvēlamies detaļas materiālu un tā biezumu. Ievērojam, ka materiāli ir sadalīti stock un kataloga materiālos. Kataloga materiāliem ir ievērojami lielāks izpildes termiņš un iespējams papildus izmaksas pasūtot. Pārējam uz detaļas ABS maliņas izvēli. Ir iespēja izvēlēties maliņas uzklāšanas secību. ABS maliņa nepieciešama uz visām materiāla malām, vai tikai uz kādas no tām, vai nevienai. Varam arī izvēlēties cita dekora maliņu, atzīmējot Custom Edge. Vizuāli redzam, ka maliņa ir izvēlētajā tonī. Saglabājam veikto konfigurāciju. Varam apskatīt detaļas aprakstu, kā arī mainīt skaitu. Lai saņemtu PDF izdruku, labajā augšējā stūrī atrodam ikonu More un Show My Quote. Ar to beidzam ieskatu detaļu pasūtīšanas procesā.